Teksta uzdevuma risināšana, izmantojot lineāro vienādojumu, ir svarīga prasme, kas nepieciešama, lai matemātiku varētu lietot praktiski. Nākotnē tas ļaus risināt dažādas situācijas, kas saistītas ar skaitļiem un to attiecībām, izmantojot matemātiskas formulas un vienādojumus. Lūk, vienkāršs uzdevums, ko var izrēķināt galvā, bet darīsim to, kā to dara algebrā, un tici man, nebūs ilgi jāgaida, kad uzdevumi kļūs sarežģītāki, galvā neaprēķināmi, tādēļ izbaudi šo mirkli. Pirmais un svarīgākais – uzmanīgi izlasi uzdevumu. Tu esi nolēmis veikt velosipēda tehnisko apkopi, un pirmā lieta, kas jādara, ir jānomaina nodilusī riepa. Tev ir 50 eiro, un tu zini, ka viena jauna riepa maksā 20 eiro. Papildus samaksai par riepu, jāmaksā mehāniķim par riepas nomaiņu un sīku velosipēda apkopi. Ja pēc riepu maiņas un samaksas par apkopi, tev atlikuši 10 eiro, cik maksā darbs. Otrais solis – izsaki visus lielumus. Tu zini, cik maksā riepa, tu nezini, cik jāmaksā mehāniķim par darbu, bet tu zini, cik paliks pāri, un viss tas kopā veido naudas summu, kas tev bija pirms nolēmi veikt velosipēda apkopi. Tātad riepa 20 eiro, samaksa par apkopi ir nezināmais, un 10 eiro, kas palika pāri, un tas viss kopā ir 50 eiro. Vienādojums, kas jāatrisina, izskatās šādi. Trešais solis – sākam risināt, vispirms vienkāršojam vienādojumu, apvienojot līdzīgos saskaitāmos. Tālāk pārceļam skaitļus pa labi, protams, mainot zīmi. Un kāds pārsteigums? X ir 20. Pārliecināmies par iznākumu, ievietojot to nezināmā vietā, jā, mums taisnība. Bet varam šo teksta uzdevumu izteikt arī šādi. Tad vispirms vienkāršojam izteiksmi, veicot matemātisko darbību vienādojuma kreisajā pusē. Tālāk izolējam x vērtību, bet tā kā šeit ir tikai viens mainīgais, tad pārnesam to pa labi, bet skaitli 10, mainot tā zīmi, pārnesam pa kreisi, un pēc matemātiskās darbības veikšanas konstatējam, ka x ir 20. Atceries, teksta uzdevuma algebriskās risināšanas prasmes ne tikai palīdz izprast algebru, bet nākotnē uzlabos tavu finanšu pratību un spēju veikt pārdomātus lēmumus.